Sāpju ārstēšana nereti ir ļoti sarežģīta, jo pieejamie ieroči ir diezgan ierobežoti. Respektīvi zāles, ar kurām mēs varam palīdzēt sāpju mazināšanai, nav nemaz tik daudz. Dažādi pacienti sāpes izjūt pilnīgi atšķirīgi. Arī neiroķirurģijā mums nereti pacientiem dažādu problēmu ārstēšanai ir jāizraksta arī medikamenti, ne tikai jānozīmē operācijas. Viens no neiroloģijā un neiroķirurģijā populāriem medikamentiem, kuru parasti izraksta neiropātisku sāpju ārstēšanai, jeb tādu sāpju, kuras, piemēram, izraisa nerva nospiedums ar diska trūci, ir gabapentīns. Gabapentīns ir šī medikamenta ķīmiskais nosaukums. Pacientiem droši vien, piemēram, kā neirontīns, gabagamma vai Gordijs un arī citi. Gabapentīns pasaulē ir zināms kopš 1993. gada, un sākotnēji tas tika izmantots atsevišķu epilepsijas lēkmju ārstēšanai, bet ar laiku šim medikamentam tika atrastas citas pozitīvas iedarbības, un kopš 2002. gada viņu plaši sāka izmantot jostas rozes radītu neiropātisku sāpju ārstēšanai. Bet pēc tam ar laiku arī ārsti viņu sāka izmantot cita veida tādai plašai sāpju ārstēšanai. Ja mēs paņemsim jebkuru medikamentu, tam būs garš, dažādu iespējamo blakus parādību saraksts, un, protams, nevienmēr tas notiek. Ja vien medikamenta lietošanas riski atsver iespējamos labumus, un šis medikaments neizraisa šīs blaknes, tad, protams, ka tas ir lietojams pacienta ārstēšanai. Un šie blakņu riski var būt dažādi. Ja? Vienam medikamentam lielāki, citam mazāki. Arī ibuprofēnam ir savas potenciālās blakus parādības, bet tas ir nopērkams bez receptes, jo tomēr tas risks nav tik liels. Gabapentīna īstermiņa blaknes ir iespējama miegainība, dūla galva, reibonis, slikta dūša, vemšana, pietūkums ekstremitātēs, neskaidra redze, garastāvokļa izmaiņas, un arī vecāka gadagājuma cilvēkiem no tā izrietošs palielināts kritienu risks. Par īstermiņa lietošanu var uzskatīt dažas nedēļas līdz pat dažiem mēnešiem. Pie manis bieži atnāk pacienti, īpaši vecāka gadagājuma cilvēki, kuri gabapentīnu lieto pat vairākus gadus, un kad es jautāju, vai viņi izjūt kaut kādu būtisku uzlabojumu, lietojot šo medikamentu, viņi nevar nosaukt nevienu pozitīvu efektu. Bet ir jāatceras ļoti būtiska lieta, ka ir pierādīts, ka gabapentīna ilgstoša lietošana būtiski palielina kognitīvu izmaiņu un demences risku. Kā vēl viena ļoti būtiska blakne šīm zālēm ir jāmin arī elpošanas nomākums. Elpošanas nomākuma risks būtiski pieaug, ja pacients ar gabapentīnu kopā lieto opiātus saturošus medikamentus, kas varētu būt, piemēram, tramadols. Un šāda kombinācija rada palielinātu risku, ka elpošana var apstāties un pacients var pēkšņi nomirt. Neiroķirurģijā gabapentīnu visbiežāk mēs izrakstām neiropātisku sāpju gadījumā, tādu sāpju, kuras izraisa, piemēram, diska trūce vai mugurkaula kanāla sašaurinājums. Tad, kad pacientam tiek nozīmēts gabapentīns, mēs sagaidām to, ka aptuveni nedēļas, 2 laikā viņš sāks pilnvērtīgi iedarboties un pacientam būtiski mazināsies sāpes. Respektīvi, ja jūs lietojat šīs zāles un pāris nedēļu laikā jūs nejūtat nekādu būtisku uzlabojumu, šīs zāles ir jāpārtrauc lietot. Diska trūces gadījumā gabapentīnu nevajadzētu lietot ilgāk par 1 līdz 2 mēnešiem. Sākotnējā deva parasti ir 100 līdz 300 mg diennaktī.
Parasti pacientam, ja vien viņš labi tolerē šo devu un viņam neparādās kaut kādas būtiskas blaknes, piemēram, visbiežākā blakne ir miegainība, tad šo devu var pakāpeniski palielināt. Daži pacienti ļoti labi tolerē arī diezgan lielas gabapentīna devas līdz 1200–1800 mg diennaktī. Nekad kopā ar gabapentīnu nelietojiet alkoholu un nevadiet automašīnu, kamēr jūs neesiet pārliecinājušies par gabapentīnu iedarbību uz jūsu organismu. Lietojot gabapentīnu, ļoti būtiski ir izvērtēt tā efektivitāti. Gabapentīna īstermiņa lietošana ir samērā droša, ja to lieto dažas nedēļas līdz pāris mēnešiem. Tas visticamāk nav saistāms ar potenciāliem īstermiņa riskiem. Ja gabapentīns tiek lietots hroniskām muguras sāpēm, visticamāk, ka tā efektivitāte ilgtermiņā ir diezgan apšaubāma. Kā jāpārtrauc gabapentīna lietošana? Šīs zāles nedrīkst pārtraukt lietot pēkšņi. Pēkšņa pārtraukšana var radīt ļoti smagus simptomus, tā saucamos abstinences simptomus, kas var izpausties kā svīšana, bezmiegs, trauksme, muskuļu spazmi, krampi un daudzi citi simptomi. Par gabapentīna lietošanas pārtraukšanu noteikti ir jākonsultējas ar jūsu ārstējošo ārstu, ģimenes dakteru vai neirologu. Ja jūs lietojat šīs zāles īsu laika sprīdi, tad pārtraukšana prasa īsāku laiku, piemēram, 1 līdz 2 nedēļas. Ja jūs lietojat ilgstoši, šī pārtraukšana var prasīt arī vairākus mēnešus. Un pārtraukšana parasti norit tā, ka pakāpeniski tiek samazināta šo zāļu deva.